Improvizācijas šovs Spiediens svin gada jubileju. 14. decembris 2008. vakarā Cēsu iela 20. Degunradzība. Kā uz turieni nokļūt? Ātrākais veids, kā uz turieni nokļūt, protams, ar mašīnu. Es traucos tevi vēlreiz apraudzīt, pirms trauki plīst. Krustojums vai vējš? Mēs brauksim pa, protams, ātrāko ceļu, izmantojot Vecrīgu, tālāk brauksim pa pašu centru, kur, es domāju, satiksme būs ātri. Uz turieni var nokļūt gan kājām, gan ar velosipēdu, bet ar velosipēdu šitādos laikapstākļos ir bīstami, tāpēc neofici ar kājām, bet neaizmirstiet par drošību, par atstarotāju. Uzticies kartē. Vēl jau nav tik vēls mūsu klāt, kā tāds tēls, dīvains tēls, kā tāds Normāli jāk? kā nu es steidzos, bet laikā vairs nav. Pat ja jāveic maza distance, vislabākais veids, kā to izdarīt, ir stopējot. Var iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Ja jau tik viegli dabūja Rīgas satiksmes jaku, tad autobus dabūt, man liekas, būs tīrais sniegs. Jānoslēg, kur tavas acis saldi smēj, prasa, kur esi tu. Un es skrienu vēl, man vēl jāpaspēj, pirms tu neaizēj, gaidi vēl. Tāpēc dejo vēl, man vēl jāpaspēj, vēl jau nav tik vēls būšu klāt, kā tāds tēls, dīvains tēls. Es nevaru lūdzu pateikt, kā var tikt ārā no šajienes nav. Tēls, kā tāds tēls. Skrienu vēl, man vēl jāpaspēj, dejo vēl. Skrienu vēl, man vēl jāpaspēj, pirms tu neaizēj, gaidi vēl. Tāpēc dejo. Nav svarīgi kā un ar ko, bet galvenais, ka tu tiec 14. datumā 2008. vakarā uz Cēsu ielu 20. Degunradzība. Tiekamies mūsu 1. gada jubilejā. Bet Vai tu spied? Vēl jāpaspēj, vēl jau